Sveiki, mīļie, sveiki! Gaidīšu jūs tiešraidē ļoti sen esmu bijusi šajās brīvajās tiešraidēs šajā te grupiņā. Bija mums periods, ka mēs ar Tomu nācām un Tomu kanālu skatījāmies. Bija mums periods, ka es viena pati šeit nācu. Galu galā šī grupa kādreiz arī saucās drusku savādāk, tad bija 100 apņemšanās dienas. Grupai jau ir, rēķiniet paši, no 2017. gada 1. janvāra šī grupiņa mums darbojās. Tātad nākamgad 1. janvārī varēsim svinēt apaļus 10 gadus, bet pavasara studijai ir 17 gadi šogad septembrī. Tātad īstenībā mēs šajā jomā esam kā tādi mamuti, var sakot, ļoti seni. Un es par to ārkārtīgi priecājos, jo ļoti daudzās jomās mēs esam bijuši klātesoši visam tam, kas tagad ir uzaudzis. Es domāju, ka ļoti daudzi coachi, mentori, lektori, grupu vadītāji un satura veidotāji ir izauguši uz šīm manām grāmatām, uz šo, un par to ir bezgalīgs prieks un laime. Un arī par to, ko kopā ar tūkstošiem sieviešu mēs esam kopā izdarījušas. Un katrs tas solis, katra tā grupa, kura ir bijusi, to pasauli kaut kā ir pakustinājusi un padarījusi labāku. Nu labi, mīļais, ieslēgšu sev arī Facebook un šito mūsu tiešraidīti, lai es redzu. Pirmkārt, lai dzirdu vispār, ka ir skaņa. Otrkārt, man ir jānoliek, ja nu jūs man rakstat komentārus, un es par to tikai ļoti priecāšos, tad es telefonā viņus redzēšu. Planšetē viņus nevar redzēt, tagad ir jauna kārtība Facebookam, un spēj tikt tam visiem tiem uzlabojumiem, tikt līdzi un izpētīt. Jā, nu noturēsies, viss labi. Spēj tikt līdzi un izsakot, kurš algoritms atkal ir uzlikts un kurš atkal kaut kāds uzlabojums ir noticis. Tie, kas esat droši vien ar tehnoloģijām vairāk uz tu, varat tam izsakot līdzi. Tie, kas esat tā kā es tāds satura cilvēks vairāk, tad, protams, tās tehnoloģijas ļoti mulsina. Šodien man un visai lielai saimei tievētāju ir mums lieli svētki. Mēs šodien beidzam gadu ilgstošu tievēšanu. Protams, tas nebija viena grupa gadu, bet bija pa 40 dienām tādi tievēšanas 40 diennieki. Bet aprīlis ir tas, kad mēs pagājušo gadu sākām, un šodien mēs šīs grupiņas beidzam. Un šī, starp citu, ir viena ļoti svarīga joma, kuru es iesaku jums pieskatīt dažādu iemeslu pēc. Tātad mans redzesloks un viss, kas ir sākās ar šo grāmatu, Ieelpo laimu un mīlestību, mans redzesloks ir par to, lai mēs dzīvotu laimīgi. Un pēc tam dažādās jomās es skatos un pētu, kas mums to laimi traucē. Un ticiet vai nē, liekie kilogrami mums to laimi traucē. Un katram tas skaits, protams, ir cits, jā. Viens var mierīgi nesāt līdz 20 liekus kilogramus un viņam nekas, un vienam 2 lieki kilogrami patraucēs. Tātad nav neviens tāds rādītājs, kurus obligāti saka, tagad gan ir jāsaņemās un jātievē. To mēs zinām katrs pats. Bet es pēc sevis zinu, ka man pienāca viens brīdis, kad es kā slaids cilvēks būdams izsacināju, ka nē, ir vienreiz par daudz. Un tas bija pandēmijas laikā, jo acīm redzot neko daudz nekustējāmies, tik sēžu mājās un ēd. Un tā tievēršanas sērija sākās. Es jau vienmēr uzsveru, ka es neesmu ne tievēršanas guru, ne kāds pārtiks tehnologs vai dietologs vai ārsts vai
fizioterapeits vai vēl kaut kas īstenībā, es par ķermeni diezgan maz zinu. Tā mana joma vairāk ir tā enerģētiskā un garīgā. Bet tas, ko es gan spēju, un man ir fantastiski rezultāti, un dalībniecēm, kas ir manās grupās, ir ļoti labi rezultāti. Tas, ko es ļoti spēju iedvesmot un paņemt uz savas iedvesmas viļņa veselu grupu līdzi. Un ja es pati par kaut ko esmu pārņemta, tad es saku, hello, varam darīt kopā, un es jūs varu atbalstīt, es jums varu palīdzēt. Un tā arī uztapa mana grāmata par tievēšanu, Viegli un ar mīlestību. Šeit plāniņā jūs viņu redzat. Un tā es esmu palīdzējusi, goda vārds, 1000 meiteņu un sieviešu notievēt. Un šodien mums citā grupiņā būs noslēgums veselam gadam. Vai tagad noslēgums un viss, tālāk neko? Nu, pirmkārt, es labprāt aicinu visus, kuri jebkad ar mani ir tievējuši vai vispār ir tievējuši, jūs varat atbraukt šo svētdien, 12. aprīlī, pie mums uz Ragaciem, mēs taisam tievēšanas salidojumu un būs dažādas prakses, būs grupu darbiņš, būs kopā pāru darbiņi, un tad Tomu pieaicināsim, un tad meditācijā iesim, un visu kaut ko vērtīgu padarīsim. Tātad, ja jums nav saplānota svētdiena un gribat vēl pieteikties, droši man dodat ziņu. Sakārdinēsimies, mums brauc mašīnas no Cēsiņa, no Aizputs, no Kaplakalna, no Jelgavas, var sakot, var pieteikties līdzbraucējos, no Kuldīgas, var sakot, ir no visām pusēm, tā kā droši brauciet pie mums ciemos, laiku sola labu, padzīvosimies pa iekšu, un pēc tam aiziesim līdz jūrai, un var sakot, būs mums pilna skaista diena, nav agri dikti jāceļās, 12. tikai sākam, tā kā droši atsūtiet man vēl ziņu. Savukārt, čau, Agritiņ, čau! Vai tad tu tiešām no Amerikas nevari atlidot pie mums? Un es atceros, ka tu arī ar mums tievēji. Jā, Agrita no Amerikas, cik jauki. Uzrakst, cik tev tagad ir pulkstens. Tev nav jāiet jau gulēt? Vai tu tikko esi cēlusies? Kā tur sanāk? Uz kuru pusi jāskatās? Šādi interesanti ar Agritu mēs no Amerikas sazinamies, ar Jolantu no Austrālijas sazinamies, un tad tik spēj mērīt tos attālumus un saprast, kurā virzienā kurš kad ir ātrāk cēlies. Un Kristiņa pieslēdzās. Krista, mīļā, šodien ir izlaidums tievētājiem. Pieminēšu tevi, ļoti priecājos par tavu aktivitāti gada garumā. Šinī mirklī tu man kaut kur pazudi, tā ka nejūtu vairs, bet jā, Kristiņa, paldies tev milzīgs, jau caur dacīti nosūtīt tev arī sveicienus. Jā, mīļie, piedodiet, ka mums tagad ir tādas privātas vēl sazināšanās, bet redz ar tiem, kuri nāk uz tām grupām un ir katru dienu klātesoši, es jau viņus lēnu garu sāku pazīt. Un ja varbūt ar kādu nesam tikušies klātienē, tad pēc vārdiem zinu un redz sveicinos, fonā suņi, redz viss kā dzīvē. Tā, mīļie, bet par to tievēšanu un par to noslēgumu, pēc tam mums ir viena tāda vieta, kuru mēs lēnu garu veidojam, tā kā tādu klubiņu tepat Facebookā, kuram jūs varat pieslēgties un pievienoties. Mēs viņu esam nosaukuši tādā garākā vārdā stipras, slaidas un laimīgas. Tā pieteikšanās tā ir īsāka, tas ir vienmēr slaidas. Un tur mēs runājam par dažādām tēmām, kuras absolūti nav vienmēr saistīts ar tievēšanu. Piemēram, šitas mēnesis mums viss paiet katru dienu, es tur ielieku tēmu par novecošanos, jeb precīzāk par nenovecošanos. Un ārkārtīgi interesanti temati, ārkārtīgi interesantos pagriezienos mēs tur skatāmies, kuros brīžos mēs jūtamies vecāks par saviem gadiem, kuros brīžos nāk mums tā vecuma sajūta virsū, kuros brīžos mēs vispār pat neaizdomājamies un kad viss ir uz urrā un gribam skriet un diet un viss ir kārtībā. Un tā kā tāds jauns pavērsiens manā leksikā, es vispār pirmo reizi runāju par šādām tēmām.
Un liekas ārkārtīgi interesanti, kāds man jau, protams, uzvedināja uz to. Es jau diezgan bieži vienkārši atsaucos un sāku par tādiem tematiem runāt, par kaut kādiem tematiem runāt. Un jā, tā kā droši varat pieslēgties mūsu klubiņam, tur var ierosināt tēmas un runāt par jebkādām, vienkārši to aprīli mēs esam tādai anti-age tēmai, nu tā kā tā piesakojušies. Jā, Agriņas, tievēja ar tevi kopā, un man ļoti palīdzēja tā kopā būšana. Mums tagad ir 10 no rīta. Lūk, mīļie, kamēr mēs jau te pošamies uz gandrīz nakts mieru, tikmēr Amerika mostās. Jā, mīļie. Jā, ir, man liekas, ka Ginta ir šita klātesoša. Gintiņa ieliec to linku, kur var pieteikties uz vienmēr slaidas. Droši nāciet mūsu pulciņā, tur ir maza simboliska tā maksa mēnesī 20 eiro, bet tur ir ļoti daudz labuma, ko varam iegūt. Un pirmdien tur sākās ļoti vērtīgs projekts, kuru vadīs veselības coach Dace Mazure. Tās ir 5 tīrās dienas, kad atsakās no nēdamām lietām, no ļoti daudz nevērtīgi, no daudz lieka, kas mums nav vajadzīgs ķermenī, un padzīvot tīri. Un tiešām Dace ir arī nosaukusi šo programmu tīrās dienas, un viņai ir ļoti daudz materiālu. Viņa katru dienu iet tiešraidē no rīta, lai uzskaņotu meitenes, visas dalībnieces. Un tur ir ļoti daudz smuki PDF materiāli, gan ar receptēm, gan ar labajiem augiem, gan ko ar ko aizstāt. Nu, var sakot, tāda dziļa, laba programma, kur viņa ir tulkojusi no savām mācībām Amerikā. Un man liekas, ka Latvijā viņa šo programmu vada pirmo reizi. Tā kā, ja jūs kāds gribat, tad saprotiet, ka tas ir pavelti. Ja? Neviens jums citur viņu pa 20 eiriņiem nevadītu. Bet Dace mums ir labs draugs, un šajā klubiņā mums ir tik forši, ka viņa jau kuro mēnesi, man liekas, ka 3. šo programmu novadīs. Tā kā, ja tik vien jūs gribat pievienoties, tad lūk tikko pavasara studijas ieliktā komentārā droši spiediet virsū un pievienojieties. Ļoti, ļoti vērtīgi. Jā, mīļie, nu un tagad man jums ir jāizstāsta par brīnumu, ko es piedzīvoju vakar. Un vakar ar mani notika tā, es vispār esmu tagad students, un pa ceturtdienām 4 stundas mācos čakli caur online, caur Latvijas Universitātes mācību programmas vietni. Un čakli klausos un skatos ekrānā, tur māca par mājaslapas izveidēm un par mārketingiem un par visu kaut ko, un es šo to skatos, šo to ne. Bet man pēkšņi burtiski galvā sāk fonā te skanēt tautas dziesme. Es nemaz neesmu tāds tautas dziesmu cilvēks, bet kaut kā, nu reāli skan. Burmām buris, skauž man skauģi, nevar man izpostīt. Un uz riņķi, un dieviņš cēla zelta sētu vai dzelžu sētu ap to manu augumiņu, un skan, es domāju, no ārprāts, kas man tagad ir noticis, un kaut kas es jūtu, pilnīgi tā kā jūtu, ka man, nu, nāk iekšā kaut kāda informācija, klauvējās, vai es paņemšu pretī vai nē, bet, nu, man taču ir jāmācās. Bet kā jau katrs students, mēs taču mākam uzlikt uz kluso un darīt savas lietas, kamēr pasniedzēja runā. Un tieši to es arī izdarīju un sāku, nu, bez maz ar tām debesīm sarunāties un prasīt, kas pa lietu, nu, kāpēc man tas skan tagad galvā, un izrādās, ka šobrīd sabiedrība, un jūs man varat ielikt kādu zīmi čatiņā no 1 līdz 10, vai jūs esat šobrīd sabaidījušies, vai jums ir neomalīga sajūta par to, kas notiek pasaulē, par to, kas notiek ar Irānu, par to, kas notiek ar Ameriku, par to, kas notiek ar Ukrainu, par to, kas notiek, var sakot, Latvijā it kā viss mierīgi, kāds drons ielido un tā, bet nu, principā viss mierīgi, bet, nu, apkārt notikumi notiek. Tad lūdzu ielieciet no 1 līdz 10,
cik jūs jūtaties mierīgi. Ja 1 būtu, ka jūs galīgi nemierīgi, un 10 būtu, ka jūs jūtaties absolūti mierīgi, viss jums ir kārtībā. Kāda jums ir šobrīd tā tramīguma pakāpe? Un es kaut kā dzirdu no visām pusēm, man pašai ir mieriņš iekšējais savā ragacījumā, savās ūdulītēs dzīvojot, kaut kā esmu tādā laimes burbulī, un viss man ir apmēram šādi, kā tās orhidejas zied, un tāds viss skaists un labs un tā, bet es, protams, ka dzirdu, kas apkārt notiek, un ļoti daudz ir tramīguma. Man mentorēšanā piesakās meitenes, kas ir ar tādām raizēm, ar stresiem, ar, tās salasījušas tādu daudz informāciju. Tad ir fonā, ko es dzirdu, to man bija tikko jubilē, bija sabraukuši ciemiņi un par to runāja, un tā, kaut kur es dzirdu tāds tramīgums. Un man tagad tā tautas dziesma, ja, skauģi, nevar mani izpostīt, dieviņš cēla dzelžu sētu, var sakot, es tikai te sajūtu, un nonāku pie secinājuma no augšas, es nezinu, kā pateikt, labi, no zemapziņas, es dzirdu skaidru vēstījumu, ka ir jārada. Katrai sievietei ir jārada tāds, laimes lauks, varētu teikt aizsargu valnis, vai aizsargu lauks sev un savai ģimenei. Un es vēl tā šaubos, es domāju, pagaid, kāpēc kāds ar mani tur sakars, un tā atbildes reiz, tu visu māki. Tu māki, tev ir resursi, un tu vari iemācīt citām sievietēm, kā to izdarīt. Un es vēl tāds tirpiņas man noiet. Un es tagad domāju, ok, labi, kā es to izdarīšu, man vajag kaut kādu laiku, es jau nevaru vienā dienā to izstāstīt, es varu uztaisīt kaut kādu tādu, ka mēs par to runājam, tad kulminācija, tad tiešraidi, tad kulminācija, tā kaut kāds ilgāks laiks. Un skan galvā 33. Kas ir 33? Un domā, labi, 33 dienas mēs varētu taisīt to lauku, katras sev, katras saviem mīļajiem, un pēc tam es domāju, bet tas tā izklausīsies pēc tādas, it kā mēs gatavotos, kaut kām tādām bīstamām. Un tad es sevi pati nomierināju, un arī tā no augšas kaut kā tā sapratu, ka mēs nekam negatavojamies. Tas ir mūsu ikdienas padarīšana, ikdienas dzīve. Veidot lauku, radīt tādu platformu, lai mūsu ligzdā, lai mūsu tajā vietā, kurā mēs esam, labi jūtas bērni. Ja tev ir mazbērni, tad mazbērni. Ja tev ir vīrs, tad vīrs. Ja tev ir vecāki, tad vecāki. Var sakot, ka sieviete prot izveidot tādu lauku, kurā citiem pie viņas ir labi. Un es izstāstīšu mazu stāstu, mazu piemēru. Vakar zvana mana mamma, kura ir jau vecmāmiņa, un viņai mazbērni ir 2. klasē, mazbērni ir 2. klasē un 1. klasē, un tur tās sarunas viņiem notiek vienkārši apbrīnojams. Nav viņi tie mazbērni no tādām ļoti reliģiozām ģimenēm, bet pēkšņi viņi pārodās no skolas un tagad skatīsies filmu par Kristu. Viņi meklē YouTube'ā un skatās par Kristu. Labi, pieņemsim, ar lieldienām saistīts un tā. Bet vakar pēkšņi zvana viens no mazbērniem, mazmazdēliem un prasa manai mammai, vai sātans vēl ir dzīvis. Un tā mana mamma arī nevar saprast, ko uzreiz atbildēt. Un viņa runā ar to savu otrklasnieku, pirmklasnieku, un var sakot, ar to mazo puisi. Un viņa saka, klausies, bet ja tu esi Dievam pie rokas, tad tev nekas nevar kaitēt. Pat ja viņš ir dzīves, pat ja viss tur notiek, var sakot, tā saruna ievieš tādu pilnīgu mieru. Vecmāmiņas mieru mazmazdēliņām. Un es klausos šo, tas ir pašā vakarā, mēs runājam, es saku, mamma, tu zini, tieši par to es tikko dzirdēju no debesīm, ka ir jātaisa šāds lauks, un re, kur tu
taisi tādu lauku šim mazajam puisītim, lai viņam būtu drošība. Jo no kurienes, lai tie bērni iegūst to drošību? Nu, no pieaugušajiem. Savukārt pieaugušajiem viens otram ir jāpalīdz tieši sievietei visvairāk priekš vīrieši, jo vīrieši ir biznesos, naudas pelnīšanā, vēl kaut kas. Mēs tomēr, pat ja mēs paši strādājam, mēs tomēr esam vairāk attiecībās, vairāk emocijās, vairāk sajūtās. Un mums ir iespēja izveidot to lauku, kurā iegūt mieru. Un lūk, tādēļ es burtiski gribu aicināt jūs, varbūt jūs gribat pievienoties šādām te 33 dienām. Nu, tā, lai mums tas nebūtu tāds atvērts milzīgs pasākums, arī uzlikt 1 eiro dienā tādu maksu, ja tu esi mieru, tad, var sakot, no trešdienas mēs uzsāksim šādu mēnesi, nu ilgāk par mēnesi, sāk 33 dienas, kur riktīgi uztaisīt tādu lauku pašām sev. Es iedošu jums katru dienu tos rīkus, ļoti nepresingoši jums došu pa soļiem, būšu mierīgi, būs ar iesildīšanos, būs uz kulmināciju, uz tiešraidi, tur izstāstīšu vairāk, tur paelposim un padarīsim visādas lietas kopā, un tad atkal rīkus, un tad atkal noslēgumā to tieši kāds 3 tiešraides taisīšu. Ja vajadzēs, uztaisīsim vairāk, redzēsim. Bet katrā ziņā es šobrīd esmu ar tādu misijas apziņu un tādu saņēmusi impulsu vai no zemapziņas, vai no debesīm, kā nu kurš to uztver un saka, bet katrā ziņā tas man pašai liekas tāds ļoti, ļoti vērtīgs un ļoti vajadzīgs šobrīd temats, pa kuru mums būtu labi padomāt. Tā kā, ja jūs ar mums, tad sitam saujā un darām. Starp citu, šis žests sitam saujā ir ārkārtīgi interesanti, kā viņš man ir iegājies. Viņš man ir iegājies no mentoringa. Un jūs jau zinat, ka es mentorēju pa 2 mēneši tos, kas man piesakās dalībnieces. Un tad tur ir tā pirmajā reizē mēs šitā sazvanamies caur ekrānu, skatāmies vienotrai pretī, un es noklausos, kas ir tas, kas iet vai neiet, un ko man vajadzētu palīdzēt, un es klausos, vai es to varēšu izdarīt, vai es to nevarēšu, vai cilvēks ir tāds, kurš pats darīs vai nedarīs. Un tad tas sarunas beigās, tad mēs šitā sitam saujā, ka mēs abas sēžamies tajā viņas dzīves laivā un izairēsim. Un mazākai meitenītei man ir 22 gadi, kas tagad tūlīt rītā beigs mentoringu un ļoti labi izcēlās, starp citu. Viņa atnāca ar milzīgu trauksmi, ar to, ka viņa gāja pie psihologiem un visādi mēģināja sev palīdzēt. Un tagad 2 mēneši, faktiski 1. mēnesis, jau 1,5 mēnesis, kad pagāja, mēs jau ar viņas mammu redzējām, viss būs labi, jo viņa ar laimes terapiju burtiski izcēlās. Un es jums pateikšu, ar ko es atšķiros no psihologiem un psihoterapeitiem, jo laimes terapija pa priekšu mūs padara laimīgus, tātad mēs sākam apzināties, ka mēs esam šeit, kā dvēseli, kas iziet pasaulīgu pieredzi, ka mūsu būtība ir katru tumsu pārvērst gaismā, un ka tas ir mūsu ceļš, to mēs vienkārši ikdienā daram. Un tad, kad es daudz katram salieku iekšā šo pārliecību sajūtu un to, ka tu esi vērtība, lai vai kas tavā dzīvē notiek, tu esi vērtība šobrīd. Ja tev ir krahs un dzīves kaut kāds nelaimīgums, tik vai tā tu esi vērtība. Ja tev ir laime un augstākā dzīves virsotne, tu atkal esi vērtība. Un šādi ja tu riktīgi to apzinies un tu paliec tāds stabils ar centru sevī, tad pēc tam tev ir ļoti viegli sakārtot tos cēloņus, kas ir bijuši kaut kādi agrāk, kas tev ir izšūpojuši. Pie psihologiem es saprotu, ka viss ir otrādi. Es neesmu pārāk gājusi, bet tur tu aizēji kā tāda nelaimes šupiņa, un tev vēl ir jāatgriežās tajā grūtumā. Un tajā grūtumā tu atgriezies, un tad tev atver to problēmu vēl vairāk, un tad tev sesija ir beigusies. Un tās meitenes pie manis atnāk šādā te stāvoklī, jau tādā ļimstošā, un es saku, nē, mēs darīsim no otra gala. Laimes terapija ir no otra gala.
Un tā kā es pati dzīvoju laimes terapijā jau ilgāk par 20 gadiem, un mana dzīve, mīļie, ir parādījusi, ka tam ir fantastiski rezultāti, jo pirms es mācu jums jebko, es to esmu 10 reizes, 100 reizes pārbaudījusi pats savā dzīvē, ieviesusi to savā dzīvē un sasniegusi vai saņēmusi rezultātus. Nekad pat tievēršanu es neesmu vadījusi, ka es pati nevarētu to izdarīt. Nē, es pati notievēju pa 16 kg, es pati svēru 57 kg un pie mana 1,70 m auguma. Un tad es tev, ejot pa priekšu, ka es to esmu izdarījusi, tad es tev varu parādīt ceļu. Un tieši tāpat ir ar, nezinu, kad stārķis kavējās. Es jau biju tā, kas gāja cauri 28 gadus tam ceļam līdz tam bērniņam. Vai vēl pirms tam es soli pa solim, lai satiktu to savu sadarīgo vīru, lai izveidotu pavasaru studiju, lai uzrakstītu tās grāmatas, es jau tam visam gāju cauri un to visu sadarīju. Vai kad māju vajadzēja uzcelt, vai kad, īstenībā tā laimes terapija strādā tik perfekti, ka to vienkārši vajadzētu izdarīt un pielietot. Un tad ir vēl viena tēma, kuru es nekad neesmu aiztikusi, neesmu tai pieskārusies, bet es esmu apņēmusies nākamā sestdien novadīt vienīti. Vienītis ir viena maza, nevis maza tiešraide, viena riktīga tiešraide, bet vienas reizes tāda tikšanās. Mīļie, priekš visiem tiem, kuri ir izsīkuši, kuriem ir izdegšana, jo arī tā gadās, un ne visi ir gatavi tai brīdī ņemt mentoringu, ne visi tai brīdī ir gatavi ļoti kaut ko uzsākt, un arī nav spēku to izdarīt. Un tāpēc tāda vienas reizes tikšanās iedod to, ka viss ar tevi ir kārtībā. Tu drīksti ļaut dabiski atjaunoties. Tu drīksti šobrīd nevarēt. Tu drīksti šobrīd paldies par tām sirsniņām, pa visu paldies. Tu drīksti šobrīd ļaut dziedināties pašai sev, jo ķermenis ir ļoti gudrs, smalkais plāns ir ļoti gudrs, apziņa, zemapziņa, cik tas viss kopums ir ļoti gudrs. Un tas, ko mēs kādreiz izdaram, mēs vienkārši paši sev sašaujam kājās, paši sev nobloķējam, paši sev neļaujam izdarīt to dabiski viegli un maigi. Mēs sevi dzenam, mēs sevi pletnējam, mēs daram sev pāri. Un diemžēl tā patiešām ir. Man ir ļoti žēl, kad mēs tā darām, un ka es redzu, ka citi tā dara. Un man bieži vien, tā kā man ir vēl ar vienu mazs salīdzinoši bērniņš, ja man ir 10 gadi Kasparam, man ir tāda mammas sajūta pret pasauli bieži vien, un arī pret jums. Un tad ir tā, ka tu kā mamma redzi, ka tavs bērns dara sāpīgi pats sev, un varbūt pat citiem. Un liekas, ārprāts, es neko nevaru tur padarīt. Un man vēl pašai tāda pieredze nav, tāpēc, ka Kaspars ir mazs un ko viņš savos 10 gados nevienam neko pāri nevar ne nodarīt, ne izdarīt. Bet uz jums dažreiz skatoties, man liekas, man sirds plīst, ka jūs darat sev grūtumu paši. Paši sev nodarat pāri, un tad liekas, hello, ieklausies, atnāc, palasi, izdari, vai izmanto, paņem, piemēram, kādu kārtiņu un izvelc, piemēram, es varu atgūt mieru un harmoniju sevī, kad vien vēlos. Vai, piemēram, es gluži kā saule izstaroju gaismu, siltumu un mīlestību, un iztēlojas tajā brīdī, kad tu tiešām izstaro, ka tu tiešām to vari. Manas mīļās vērtīgās lietas ap mani iedvesmo. Es esmu droša un pārliecināta. Es esmu pateicīga par visu, kas ar mani notiek. Lūk, es, piemēram, domāju, ka jums katram vajadzētu, lai jums mājās ir šāds komplektiņš ar kartiņām, un jūs izvelkat. Un ja jūs patiešām no sirds iedziļinieties, ja jūs patiešām no sirds ielaižat to sajūtu sevī, dzīve mainās, noticiet man, dzīve mainās.
Nu, klau, bet ja mēs sākām jau spēlēties, varbūt, ka jūs gribat, lai es tieši jums, katram izvelku, kā būs, kā izdosies. Gribiet? Ierakstiet komentārā, ka tieši jūs gribat. Un paldies jums, ka jūs nobalsojāt un pateicāt, kā jums iet ar to baiļu sajūtu. Un bija gan 5, gan 6, bet bija arī malači, bija 9 un 10, tātad pilnīgs mieriņš iekšā malači, ļoti, ļoti labi malači. Bet nu tagad lieciet tie, kas grib, lai es jums izvelku kārtiņas, kā būs, kā izdosies. Un tad es teikšu, kuram, un tad konkrētā kartiņa par to tēmu, ko tu esi ievēlējusies. Labi, pa priekšu izvilkšu visiem kopējo. Labi? Visiem kopējā būs radi sev interesantāku dzīvi un piesaistīsi veiksmi. Tā, Ineta Cielaka. Ar veciem paņēmieniem pie jauniem rezultātiem netiksi. Šai jomā, kuru tu iedomājies, izdari ko tādu, ko nekad neesi darījusi. Sanija. Vairāk rūpējies par savu ķermeni, tas palīdzēs sakārtot arī citas dzīves jomas. Agrita. Vairo empātiju, iejušanos. Silvija. Biežāk smejies un vairo prieku savā dzīvē. Vineta. Domās aizsūti mīlestību kādam mīļam cilvēkam. Dodot, vairojas tavs spēks un tava mīlestība. Jana. Debesis vienmēr saka jā, tavām domām un tavai attieksmei. Seko līdzi tam, ko domā un kādu attieksmi pauda. Aija. Kausē stereotipus, tie tev traucē virzīties uz priekšu. Un, meitenes, jūs saprotiet, tas ir tieši par to jautājumu, kuru jūs iedomājaties. Ja? Tā Sanita izmanto afirmācijas. Dace vairo prieku. Sanī, paldies. Inta Mežule. Meklē jaunus iedvesmas avotus. Inese Skromane. Piešķir savai dzīvei vairāk viegluma. Aiva. Izgulies, atpūties, atjaunojies. Alma. Iemācies justies kā bagāts cilvēks. Aiva Krūkle tagad, ja? Mācies saņemt palīdzību, padomus un dāvanas. Līga. Iemācies nedomāt, biežāk meditē. Rita. Novērtē sevi un savu dzīvi. Tas tev dos spēku sasniegt mērķus. Nu tā, mīļie, ja nu kāds vēl gribēs, tad izvilkšu vēl, bet atcerieties, ka šīm kārtiņām, un šitām te būtu, kā lai es jums parādu, kā būs, kā izdosies, šitām būtu jābūt katrā mājā. Es viņas izvelku katru dienu, burtiski katru dienu, lai es paskatos, kā man konkrētā jautājumā ies, vai kā man uz ko man jābūt gatavai, vai kā man šodien, un tad, ja mēs neieejam Toma kanālā, viņš man nav par rokai, tad es mudīgi pie šitām kartiņām, tas man ir tāds mans rīks. Jā.
Nu, pagaid, vēl, ja ir kartiņas, tad, nu, vēl pēdējās šitās paskatīsimies. Tās ir pašapziņa. Atcerieties, ka kartiņas šobrīd ir pasūtītas, un ir tas viens retais brīdis, kurā izņemot čakru kartiņas, pārējās visas mums šobrīd ir uz vietas. Tā, iesāktie teikumi pašapziņai. Esmu ceļā uz ko tu esi ceļā? Es esmu ceļā uz laimīgu dzīvi. Īstenībā man ir laimīga dzīve. Nekādā ceļā es neesmu, vai ne? Tā, Anetīte iedomājies vēlēšanos, un no lilā kārtiņām tava kārtiņa ir neuzkrauj visu uz saviem pleciem. Atrodi iespēju, kā sevi atslogot. Anete, es zinu, ka tas ir par tevi. Jālūdz palīdzība puišiem. Ir sevišķi tik smukām jaunām meitenēm ir jālūdz palīdzība puišiem. To es tev pačakstēju. Tā, Vineta Kalniņa. Biežāk esi starp cilvēkiem, kuri tevi atbalsta. Un Aija Randoha. Stiprini savu motivāciju. Tā. Tātad, ja vēl kāds gribiet ierakstiet, es izvilkšu. Ja jau spēlējamies un daudzamies, tad tik darām. Un par to laiku atcerieties, ka jūs varat pieteikties 33 dienām aizsargu lauka veidošanai, kur sāksim 15. datumā. Modrīt, mīļā, skaidrs, ka tev mīlulīt. Nu, tā. Šī apgūsti jaunas prasmes, kas palīdzēs sasniegt mērķi. Vineta, vairo prieku. Ziniet, kāpēc jāvairo prieku? Ikdienā jāvairo prieku, lai celtu vibrāciju. Jo augstāk vibrācija, jo jums labāk viss izdodās. Jo zemāks, jo īgnāks, jo neapmierinātāks cilvēks, vai saslims, vai noguris, jo zemāks, jo te ir daudz lielāka pretestība. Augšā viss iet kā smērēts, zemē viss ir grūti. Inese Skromane vai Skromane, nezinu, neuztver neko kā pašu par sevi saprotami. Priecājies par to, kas notiek. Jā. Tā Mudrīt, tev vēl viena? Viss ir labi. Tas tev. Sanita. Mazini slinkumu un vairo darbošanos. Es nezinu, kādā sakarā. Man, piemēram, pašai arī ir tāds, jo es vispār esmu nenormāli čakls cilvēks. Un es palieku pie tā, ka es esmu ļoti čakls cilvēks. Bet pajautājiet, kā man iet ar vingrošanu? Vai kā man iet ar kādām konkrētām jomām? Un tur, ja es, piemēram, būtu padomājusi tieši par to tēmu kaut ko, nu, piemēram, par veselību, un tad uzreiz šitas man tiek smuki tas pateikt priekšā, ka jākustās. Ja? Nu tā, mīļa, bet tieši šitik jautri un jauki iet pie mums grupiņās, tā kā nāciet 33 dienas, kad taisīsim, tad mēs atkal visu šitam to te darīsim. Un pie viena uztaisīsim to milzīgo skaisto lauku. Jā. Un šo svētdienu, neaizmirstiet šo svētdienu, ka varat braukt pie mums uz tievēršanas saldojumu, tikai noteikti man atrakstiet, ja, lai mēs rēķinamies, cik un kas būs un kā mēs tur visu varam saplānot. Labi, mīļie, beigšu ar jums tērzēt, jo man 8 ir jāvada tievēršanas grupas noslēgums, izlaidums, tā kā lēnu garu no jums atvados un ļoti, ļoti ceru, ka jūs nāksiet uz
citām dažādām vietām. Ja nē, tiekamies šajā grupiņā, un es jau kā vienmēr gribu jums palūgt, tad, kad jūs izlasat rakstu, ielieciet īkšķīti, ielieciet sirsniņu, ja gribat, ierakstiet kādu komentāriņu, tas palīdz algoritmiem mūs, pilnībā neapēst. Tāpat jau viņš mūs gremdē, bet, tā pilnībā vismaz neapēd. Paldies, un tā.